Mazais pedeli, ej prom! Nu, es esmu sveicināts otrdienā. Šodien nedaudz vēlāks rīts iesācies, un jo vakar bija ļoti gara darba diena. Sāku 3 naktī, un mājās biju ap 8 vakarā. Un šodien te nedaudz vēlāk, tagad mums ir 10:25. Dodos tagad uz darbu, man būs jābrauc ar šefa veco MAN maņku un piekabi mazo. Jā, brauksim, tiksimies tūlīt ārā, mums šodien mīnusi. Ņemu vecu riteni mugurā un sākam darba dienu. Šodien safilmēsim kaut ko, parādīšu tev, kā tur man veids. Čau! Jāizved uz darbu arī kombinzons. Vakar vedu lielopu, gan uz kautuvi, gan pēc tam jaunopu pie klienta. Un sanāca tā, ka baigi nošmucējos. Mazgājot jau mani nošlekstīja tur tas augstspiediena mazgāšana un diezgan viss kakās bija. Bet tagad jāpaņem tīrs, braukšu pie teļiem. Nezinu, cik man kādi 60, 70 teļi laikam jāsavāc un 3 vai 4 kraušanās vietas pie zemniekiem. Tā kā ejam vien uz riteni, lecam mugurā un šitajā skaistajā pavasarīgi ziemīgajā rītā varam sākt darba dienu, ne? Nē, vēl jātiek līdz darbam īstenībā. Darbā esmu ieradies jau, braucu izbaudīju baigi ārā tāds mīnusiņš, bet saulains, riktīgi forši. Un tā sajūta, ka pavasars vairs nav aiz kalniem. Tā kā es esmu vasaras cilvēks, siltuma mīlētājs, tad man šitais tā. Nē, ja ir riktīgi -20 un sniedziņš, tad arī ir forši. Ne ļoti ilgi, bet forši. Bet tā kā ilgtermiņā mums te ir, kā es teicu, nevar saprast rudens, pavasaris vai vasara. Nē, vasara gluži nē. Rudens, pavasaris vai ziema. Kaut kas tur maļās pa gaisu un īsti ziemu nevar izbaudīt. Lai gan šogad bija. Tad man te šī ziema, kas ir Ziemeļvācijā, galīgi nepatīk. Jā, atbraucu uz darbu. Tas, ko es teicu, mans vakardienas kombinzons viss sašmucēts. Ņemšu tīru un braukšu teļos. Iešu sagatavošu mašīnu, un es tiekamies tūlīt ārā, un tūlīt tev parādīšu, kādu aparātu brauksim, parādīšu ceļu. Davai, čau! Ko, man jau ir safilmēti kadriņi, kā es te nomazgāju logus, sametu skaidas, jau iekšā pieaķēju piekabīti, bet mans šīs dienas aparāts jums studijā. Tadā! Un vēl šis mazais smieklīgais piekabīte. Jā, kāpjam iekšā. Un kamēr es kāpšu iekšā, tu paskaties manus sagatavošanās darbus. Tūlīt būšu apakaļ pie tevis. Selbst? Ja gut, dan zie je eerst op de movie. Video voor YouTube. Is zo. Maar natuurlijk goed dafür. Ja.
ko vecā gājuma šoferi noteikti zina. Es jau kaut kādā savā pirmajā kanālā, kurš man, diemžēl, vairs neeksistē, es minēju, ka vecā gājuma šoferi noteikti zinās, kas ir tas, ko es tagad aizpildīšu. Tā ir lieta, ar kuru varam atgriezt laiku atpakaļ. Un teiciens, ka laiku nevar atgriezt atpakaļ, uz šoferiem, kuri ir braukuši ar šo, visi zin, ka neattiecas. Tā aizpildīsim. Tur tu vari sazīlēt visu iespējamo, ko vien tu gribi. Vienīgi tur kilometriņi jāsaraksta pareizi. Tā, kur mēs te esam, mēs izbraucam. Šiten jāraksta. Jā, tie, kas nav tādu lietu redzējuši, tas ir vecais tahogrāfs. Ir bijuši kādreiz vēl vecāki, bet tos es pat neesmu pieredzējis. Kaut kādas tur grāmatiņas jāizpilda, esot bijuši. Bet jā, šos es atceros jau no bērnības. Uz viņiem varēja forši ar nagu zīmēt un ar nagliņu dai vienalga ko. Tā mums šodien ir 20. datums, ja? 20., 1., 26. Valsts numurzīme te jāieraksta iekšā. Un kilometrāža. Tā, šis ir labi noskrējis. Nu, te nav 200,000, tur jau ir aplīciens. Te uzzīmēt, par ko tu darīji līdz šim. Ko es tur zīmēšu? Tā šitais nav mans iepriekšējais vēl iekšā. Man ir vakardienas tahogrāfs. Ja kādam vajag un lai skatās, ko es līdz šim darīju. Nu ko, esam gatavi doties ceļā. Un man ir 4 kraušanās vietas. 4. atvedīs ceļus uz to vietu, kur man pēdējie jāsavāc. Tā kā, jā, šitais te. Tagad jārausta kloķis. Un īstenībā šī ir automašīna, kuras tiktokā publiski parādīju, kā es spēlējos ar savu kloķi. Es tev iemetīšu tūlīt vienu vertikālo video, kāds izstījās. Bet es tikmēr jau dodos ceļā. Tiekamies jau noteikti mazā atjauninājumā no Hamburgas. Gan jau, ka pastāvēsim korķī un raustīsim atkal to kloķi. Rekādu sašūpojas, devai braucam ceļā. Stāvot sastrāgumā, es domāju, ka laiks publiski parādīt, kā es spēlējos ar savu kloķi. Tā neko, ne? Un atceries, vienmēr piesprādzējies. Kas par rūcienu. Vecais old school rūciens. Piedod, tu man nedaudz šūpojies, jo man ir viens mazais statīvs palicis. Pārējie visi ir iznīcināti un jāpērk. Jāpērk jauni. Tā kā gāzēšu kā vien varēšu, filmēšu kā vien varēšu. Kā jau es teicu, man visi video top ar telefonu. Līdz ar to kādus kadriņus es varu, tādus es ieķeru un nododu tev tālākai skatīšanai. Aiziet. Zils dūmus izspļāva. Tā, piekabe vēl vietā, viss kārtībā. Tā, nāk lopinieks pretī. Tā nevarēja neapstāties, pastīties kaut kādu baigā klaboņa bija piekabē. Mazums kaut kas attāķējies vai kaut kas noticis. Tāpēc labāk drošāk ir apstīties. Pārbaudīt, te viss ir ok, riepas ir vietā, nekas nav nostrīķējis, otra puse ar pārbaudīta, nekas nenokrīt. Iespējams kaut kāda sāna skaņa bija. Un atceries drošāk, nevis turpini vienkārši braukt. Bet apstājies un paskaties, ja tu dzirdi, redzi. Nu, ja tev tāda iespēja, meties malā. Labi, es turpinies pie Hamburgas. Tā, nolaidīšu nedaudz krēslu zemā. Nu, ko līdz Hamburgai esmu ticis. Un, protams, kas notiek? Mēs stāvam. Nezinu, cik ilgi stāvēs, bet es zinu, ka Elbtunelī ir streiks. Es nezinu, cik tur joslas vaļā. Varētu būt, ka šodien būs jautri.
Jā, man šitajā mašīnā vienīgais, ko es aizmirstu paņemt, tās ir pirts slotiņas, jo te vai nu viņš pūš pilnīgi karstu, vai nu pilnīgi augstu. Tā kā es iemaucu bišķi karsto, izslēdz ārā. Un tā visu braukšanas laiku tik DJ-u tēloju. Nu, ko pastāvēsim kādu laiku. Mazu atjauninājumu pateikšu, kā man tas sokās. Reku, huligāni brauc garām, skaties. Šitie visi pelna sodu. Ik pa reizē jau es ar tā izdaru. Protams, nav labi. Bet mēs visi zinām, ka brīdī, tad, kad tev beidzas laiki, cilvēks pieņem ļoti neloģiskus lēmumus. It kā loģiskus un neloģiskus. Jo viss, ko mēs pārstrādājam, pārbraucam, pēc tam iespēja, ka mūs sodīs. Un nevienam neinteresēs, kur mēs iesprūdām, kad mēs iesprūdām, kāpēc mēs neiespraucām laiku, tā kā vajag. Tā, labi, nu jau sāku filozofēt. Pamēģināšu pievilkt, cik vien varu filmējot, reku no Hamburgas iet augšā Beluga. Ziniet, kas ir Beluga? Tas ir aparāts labais lielais. Tā nemaisi man kadru pabrauc malā. Tad pamēģināšu ielikt kādu bildīti blakus, kas ir Beluga. Kur virs elektrības vadiem aiziet. Tā, man viņa pazūda aiz fūras, bet es tev iemetīšu bildīti. Andri, kas tas ir? Kas tikko notika? Aizmirsi, ka ir sajūgs, jā? Te taču vairāki pedīļi. Neskaties manām netīrējām botām. Vairāki pedāļi. Nu noslāpu. Nu šķiļam klāt to taču. Opački, braucam tālāk. Tikko patarkšķēju laivā ar cilvēciņiem. Varbūt iespējams tu arī tur bija ar jums cilvēciņiem TikTok laivā. Un nekas nenotiek labs Hamburgā. Labi, ka paņēmu šeit piepīpētājs nestrādā tajā aizvēsturē. Bet paņēmu no šefa nostriļīju powerbanku. Vajag interesantais. Jā, bāž kabatā un jāsaka, ka es neesmu ņēmis. Nē, tā tas neesmu. Jāslēdz klāt, jālādē telefons. Es nezinu, cik es ilgi jau stāvu. Galīgi tas ir sūdīgi, viss iet uz priekšu. Tieši pateicu, pabraukšu gabaliņu. Es vēl joprojām pēc pusotras stundas esmu Hamburgā, bet gribēju tev parādīt šis tilts. Tā, tu pietuvināsim. Šis tilts, ja tu brauc kādreiz pa to pāri, no tā pavarās, baigi labais skats. Nu, tiešām baigi tālu var redzēt Hamburgas panorāmu visu. Protams, ja tu brauc ar fūri, nevis ar vieglo. Ar vieglo tad jau skaidrs, ka tev tā metāla barjera būs priekšā un baigi tu neko neredzēsi. Jā, esmu tur 2 reizes laikam braucis pāri, foršs skats pavarās uz leju. Pasies, viņš jau tāds diezgan iespaidīgi augsts ir. Ja. Dūmeņi kūp. Un te viņš nonāk lejā, vai kur visi rindiņā iet augšā lejā. Reku ieraudzīja viens kaut kāds smieklīgais brauc. Šoferis tas sēž kabīnē augšā, un šis tur mizā pa ostu. Riktīgi smieklīgi. Baigais aparāts. Nē, šos konteinerus laikam mizina tad pa to ostu. Jā, un īstenībā ir pienākuši daži kuģi. Tur tie lielie konteineru kuģi šad tad, kad viņi ir uzkrauti, pasties, cik viņi stāvos. Labi, šitais vēl salīdzinoši mazs, ka viņam cik tie stāvi konteineri iet uz augšu. Un tad toreiz, ka vienreiz braucām ar ģimeni ar kuģīti pa Hamburgu, tur stāstīja, cik konteineru stāv vēl iet viņā iekšā. Vorē, kur ap stūri stāv viens normāli iespaidīgs uzkrauts jau. Vai nu ienācis uz izkraušanu, es nezinu. Bet, pasties, cik tur ir rindas. Tas ir evergreen. Šitais bija nosprostojis, jā, Āfrikā vai kur tur to kanālu kaut kādu. Bet pasties, kas par kuģīti, ne? Kas par? Ja tu mani skaties, tas nebija domāts kas par. Tas bija kāds kuģīts. Jā. Labi, mizājam tālāk. Kaut kā lēnām sāku kustēties nedaudz ātrāk. Nezinu. Bet pusotru stundu jau esmu nostāvējis. Pabakstījies. Skatīšos apakaļ ceļā laikam arī būs. Tā kā uztaisīšu pēc tam mazu atjauninājumu, cik ilgi sanāca man pazaudēt laiku sastrēgumā vienā un virzienā un apakaļ arī līdz firmai. Jo man jāatbrauc apakaļ līdz firmai, tad jāpārpļauj teļi, jāsasortē visi un jābrauc prom vēl uz Klopeku šodien.
Skatīsimies, cik šodien gara diena izvērtīsies. Apakšā zem kanāla tikko vienam gandrīz ielika pakaļā. Jā, saskrējās, tā es gribēju teikt. Un braucam iekšā, un pēc kāda brīža sanāk, ka tu esi zem Elbas apakšā zem ūdens. Un tad jau iznāca Hamburgas otrā pusē ārā. Ko, Hamburgas otrā pusē esam, bet paskaties, kas mani sagaida atpakaļ. Nekas jau labāks nebūs. Tur būs tieši tāpatām. Pastāvēsim, paspaidīsim sajūgu, kā viņi te pliež kaut ko vēl joprojām, jau 30 tentākos gadus. Jā, bet atpakaļ ceļā man sagaida arī jautrība, tur nekas labs nebūs. Tā, mani pirmie pasažieri ir jau šeit, jau piekabē iekrauti 10 gabali, un es zinu, ka es pirms tam pārteicos un teicu klienti. Jā, paldies tiem, kuri man palaboja, pasažieri, klienti, tie, pie kuriem es braucu pakaļ. Ne jau apzināti to teicu, bet gan tiešām pārteicos. Iekāpsim iekšā, ne? Pastīsimies, kā šiem tur iet. Nu, čau! Šitos izsaltis, nekas aizbrauks, tev pabarosim, ja? Ko? Brauksim tālāk? Un dusmīgs paliek. Eju, mazais perdeli, ej prom! Nē! Vietek tu prom! Atcerējos uzreiz to video, kur viens mēģināja sēnes barot bukam mežā. Jā, nu, iekšā esam. 10 gabali braucam pēc 3, tagad pie nākamā klienta. Ej prom! Tu nekā pārā! Ej prom! Eju, nu pagaidi, vēl nav izkāpšanas brīdis. Tā ir viens baigais pulss šai vecajai mašīnai. Lai gan ir jau vēl viena jaunā nolaista līdz tādam līmenim, ka jau kāp iekšā ar apaviem. Un es vairs arī netīrīšu un necentīšos to darīt. Tieši tā, zābaciņi. Tā statīvu pametam malā. Un ar zābakiem pļakš, kāpjam iekšā un stūrējam tālāk. Nu ko pabrauks? Pa vienu maz Grantenes gabaliņu, ne? Jums jau Vācijā tur Grants ceļi nav, neeksistē, bedres arī nav. Tikai Latvijā slikti esat dzirdējuši šitādu te komentāros. Ka visur ir tik labi. Zini kā, labi ir tur, kur mūs nav un nekad neesam bijuši. Jo tad jau mēs nevaram zināt, kā ir tur. Tikai tad, kad tu esi kaut kur aizbraucis, apskatījis, izbaudījis uz savas ādas, tad tu vari teikt, kā ir un kā tu vari salīdzināt kaut ko. Tā kā, jā, bišķi piesalis, vismaz negribas tiekšā. Tā kā jau redzēju, piebraucis es esmu, un reku mani pasažieri jau mani gaida. Tā, šitās te nav manējās, tā man vietas nepietiks. Bet šie te visi jāsakrauj man tagad mašīnā. Jāuzvan jāpainteresējas, vai šeit ir abi klienti jau sakrāvuši, vai tikai viens, un jāpagaida vēl otrs būs. Tā kā, jā, jāizbar vēl sausas, smukas skaidrs, lai patīkamāks brauciens un sausāks. Tad jau jākrav iekšā. Hey! Up! Ossa! Hey! Up! Oss! Šo man nav vairs spēka. Jā, viens te nekad viņi negrib iet. Un tagad starp visām pacēm jāpārbauda, vai šitais teļš,
kas ir ienācis te iekšā. Vai nu viņš ir ielīdis pie tām govīm, vai nu viņš tur ir domāts. Ja es neatceros, ka es viņu būtu redzējis, kā atbrauca. Tagad jāpārbauda visas pases. Viss slapš, viss teku. Grūti. Šie skatās uz mani un priecājās, ne? Bingo! Tas ir mans ceļš, kas jāsavāc. Tikai izskatās tā govs viņu sargā tagad. Mēģināšu viņu ielīst iekšā un pa šito caurumu dabūt ārā. Tik jāskatās jau uzmanīgi, ka tās govis man neuzbrūk. Es nezinu, viņas ir kaut kādas mammas vai teļi nošķirti no viņām vai kā. Tad līdīsim iekšā, tur skatīšos, kas te sanāks man. Hop! Hop! Nu redzi, kā reizēm neiet nemaz viss tik gludi rekur šeit. Pasties, pamēģini izskaitīt, cik reizes es staigāju turpu šurpu un ieraksti komentārā. Jo reizēm ir tā, ka tu pārguris vienkārši kries kaut kur, ne tur, ne tā, un šeit ir viens no tādiem gadījumiem. Slapšu līdz kulai šitā te. Tāpēc man vienmēr ir līdzi ekstra maikas vēl. Šoreiz vajadzēja vēl vairāk paņemt īstenībā, jo es jau tā paracetamolu sapumpējies, esmu iekšā. Vēl neesmu īsti uz kājām. Neesmu īsti uz kājām no slimošanas un kā tad jau vēl nāk ārā paracetamoliņš bišķiņ. Ko tagad šitādā tandēmiņā braukšu uz firmu apakaļ. Ziniet, kas ir labums vienīgais šeit krauties? Vienmēr pie šitās zemnieka ir dzeram nauda, bet uzkrauties te vienkārši nāves maka. Tikko šefs izstāstīja, kā varu mēģināt izlīst caur Hamburgu, lai nebūtu jāstāv sastrēgumā uz bāņa, bet es domāju, daudz tas neko nedos, tur daudz gudrnieku, kas lien. Labi, mēģināsim līdz pa šaurākām ieliņām. Tā jāiet atregot spogulis, es nedaudz aizķēru pie sienas viņu, tagad neko neredzu. Es izdomāju, ka es nebraukšu pa tām mazajām ielām, kur man šefs dzina caur Hamburgu. Es pateicu, ka es braukšu caur bānu. Nē, es viņam nepateicu, es vienkārši izdomāju, ka es būšu anarhists un darīšu pa savam. Bija daudz. Viņš noteikti man zvanīs un prasīs, kā man iet, bet es teikšu, ka es esmu uz autobāņa un stāvu sastrēgumā. Nē, tur navigācija rādīja to pašu. Pasties, kāds smuks skats mums noķerts tieši. Aiziet uz nosēšanos. Te kaut kādu skaņu pievienot. Tā, Hamburgā šādi gan nedaram. Tikai tāpēc, ka man teliņi iekšā tā 1, 2, 3 un es esmu 4. Ja? Šis nav piemērs, ko ņemt no manis. Tikai tāpēc, ka es esmu uzkrauts un ar teļiem, tikai tāpēc es iebraucu. Bet tas mani neatbrīvotu no soda to, ko es tagad daru šobrīd. Esam prātīgi, nedaram tā. Un lai jums labrīpo. Ja sniegs tev pagalmā, sauc Suzuki Jimmy palīgā. Viņš noteikti tev palīdzēs. Javol! Ko pulkstens ir 6 jau vakarā. Es vēl joprojām esmu Hamburgā. Jā, labās ziņas vismaz, ka esmu jau tunelī. Šitā būs vienkārši varen jaudīga diena. Kā vīri tur ar pilnā sparā dod vaļā un strādā ostā. Kuģis vēl joprojām tiek krauts, izkrauts, uzkrauts, nezinu. Jā.
kustība liela. Gan ostā, gan šeit, gan visur citur. Nu ko, pirms izjūtam lēcienu laikā, liekšu iekšā šitajā. Jau ir uzkrauts, daļai vēl manējos tūīt nosvērs, sasortēs. Un brauksim ar šito mirkšķinātāju tālāk uz Klopenburgas pusi. Jā, jau ir gandrīz jau pabeigts kraut. Tā, tūīt tiksimies mašīnā, tad es tev kaut ko vairāk pastāstīšu. Tagad vēl ir jāpabeidz kraut, jāieliek zābaki, drēbes. Un tad pagriezīsim laiku apakaļ, ne? Kopā. Šis ir brīdis, kad laiks tiek pagriezts apakaļ un liekam jaunu bildi iekšā. Sveiks, tagad ir vakars, esmu tikko ieradies darbā, likšu iekšā čipu un sākšu darbus. Šoferis saprata, vai ne? Tātad mani statīvi ir iznīcināti filmējot, un tas ir iemesls, kāpēc tu arī redzi mazāk kadriņus, nu tādus kaut kur noliekamos, jo nav bijis laika iepirkt jaunu statīvu, logā turamais arī ir pagalām. Un runājot, es rakstu kļūdas. Tā kā es tūlītām pievērsīšos tev. Pauze tagad. Tātad startēsim ar 120 teļiem. Un adresi, uz kurien man jādodās, es tūlīt pastīšos, man vajag tāpēc telefonu un tiekamies pat uz ceļa jau kaut kad. Tā, reku viens mūsējais nāk pretī. Kā man patīk skānijas gaismas. Nu ko, redzi, kā pagājusi jau daļa dienas, tātad tagad ir 7 pāri, vairāk kā 8 stundas, neviena pauzīte nav bijusi. Nu, sanāk 8 stundas ir nomaukts bez pauzes, tagad braucam kaut kādas 2 stundas vienā virzienā, izkrauties, visticamāk, ka izkraušanās brīdī kaut kāda pauze paies. Nu, es tā domāju, varbūt nē. Tad apakaļ uz mājām skatīšos, kā būs, cik es tagad pa ceļam vēl iefilmēšu. Varbūt tiekamies nedaudz vēlāk, kaut kur atpūtināšu acis arī. Un kaut kādu mazo atjauninājumu pastāstīšu, kā iet Brēmenē, vai tikšu normāli cauri, vai arī tur būs sastrēgumi, jo pagaidām rāda, ka arī Brēmene stāv. Bet, nu, kamēr es aizbraukšu turieni, vajadzētu būt jau, ka viss būs uzsūcies. Kaut kā tā man šodien iet. Nu, nevienmēr ir tādas dienas, protams, bet redz, ka ir arī šāda veida. Darbiņš jāmīl, kā sacīt, jāsaka, ne? Vai maucam ir tālāk. Tiekamies Brēmenē? Davai, čau! Nu ko, elektroniskās ceļazīmes rādīja, ka ir sastrēgums, bet šitais nav. Šo es varu nosaukt par tādu mazu aizķeršanos, tikai tūlīt reku jau būs Brēmenes tilts. Un tad nekas te baigais nebūs, es varbūt bišķi piebremzēšu, lai gan tur izskatās, ka brīvi smuki iet tālāk. Tagad turpinam vien ceļu, skatīšos, ko es varēšu nofilmēt, kā es teicu, pie man tie statīvi nekā vairs nav, arī stiprinājumi, ko es varēju kādreiz pielikt, visi jānopērk, jāsapērk atkal. Un tad arī baudāmākus kadrus kaut kādus varēs no iekraušanām, izkraušanām saķert, samontēt, bet nofilmēt. Un arī tas aizgāja pa labo malu visiem garām. No, nemaz neiet viņš, pa labo malu visiem garām, un tad viņš ielīdīs te priekšā pakaļ. Sapirkšu atkal lielo statīvu un visu pārējo, jo man nākamnedēļ īstenībā ir paredzēts sestdien startēt ar velosipēdu uz Holandi, 440 km jānobrauc, braukšu ciemos pie mammas. Un tā būs pirmā reize, tā nāc ārā, draudziņ, palaidīšu tevi. Tā būs pirmā reize, kad es braukšu mīnusos tādos naktī, it kā solās, ka būs -4, -5.
Līdz ar to jāieķer ir siltais guļamais, kas ir ekstremālos augstumos. Un jālūdzu. Un tad skatīšos, kā man tas veiksies. Bet pagaidām man vēl nav iedots atvaļinājums apstiprināts. Un tad skatīšos, kā tur notiksies ar to braukšanu. Un līdz ar to vajag tos statīvus visus, lai varētu arī kaut ko normāli ieķert, safilmēt YouTube'am. Tāpatām drons jāsalādē, jāpaceļ, kaut kur jāpalidina. Bet ne Holandē pie armijas daļas, tā kā vienreiz es to izdarīju, sūdzu gandrīz sataisīju. Īsnībā šito vajadzētu pastāstīt. Tā kā tā. Nu redzi, kā tie nabagiem vēl 8:30 vakarā jāstāv šitā rinda. 2 rindās stāv. Jo, pēdī Brēmenē tas ir dienu un nakti. Piedod, ka loks netīrs. Lietu jau saprati, par ko es runāju. Oi, tur ne galu, ne malo redzēju. Tur stāv un stāv. Cerams, ka līdz manai braukšanai atpakaļ, ka tas būs vismaz izsūcies, lai es varu pilnu pedālu līdz mājām tikt. Negribas nevis šodien, bet 24 stundas no pēdas vilkt. Tajā pusē sastrēgums vēl nav beidzies. Tagad sanāk, ka viņi kaut kādus 15 km stāv visi. Normāli, ne 15 km pastāvēt. Jā. Nu ko, čurāšanas pauzē. Maucam iekšā. Ui, te viss pilns izskatās, ne? Šitā es kādreiz arī meklēju vietiņas, kur stāties. Jā, tagad katru dienu aizbraucu un mašīnu nolieku firmā un dodos uz mājām. Kādreiz es šitā pa tiem pārkingiņiem te tās vietas meklēju, kur apstāties, kā apstāties. Te vēl var reku, bet labi, te pa nakti var iebraukt negabarīt un viņus izdzīs ārā no šajienes, tas jau var sūdīgi. Pasties viss tik pilns, ka pirdienam īsti vieta neatrodas. Labi, Anģak kā pārā čurāšanas pauze taču. Nu ko, pēdējais kilometrs jāpievar un esam tikuši līdz svariem, kur jāsvarā. Pēc 600 metriem pagriezieties pa labi. Dzirdējāt, ja ko onkuls saka? Pagriezieties pa labi. Tā, man šķiet, ka man zemnieks jau stāv un gaida pie svariem. Kaut kāda mašīna stāv. Tā kā, jā, visticamāk, ka viņš jau mani gaida. Es teicu, ka aptuveni stundiņa varētu būt. Tūlīt būšu klāt, jāpārbrauc pāri. Te kaut kur tie svari bija. Vienreiz esmu bijis sen apakaļ šeit. Tad jāskatās, kā tā uzbraukšana, tā kaut kāda šaura bija. Tā. Tā, kurā pusē man tie svari bija? Tā, šeit. Nē, tie kaut kādi jaunie mīlnieki. Jūs žuļiki. Tā, braucam virsū, svērsimies un gaidīsim zemnieku. Es jau domāju, ka zemnieks tur jaunieši bučojās. Lai jau izbauda. Es jau ar šitā pie sievas kādreiz braucu ar veco Honda Civic. Un tad nē, ka ja es gribēju būt krutais, tad es ņēmu no Bračkas MX-6 Mazdu. 2.5 viņam bija benzīns, atceros. Uš, tas bija raķete. Nu, ko jūs man nākat pakaļ? Ēst gribat? Nu, kas man kabatās končas? Nav, nekod, nu. Nu šitie kaitinoši. Pasties, kā viņi man nāk virsū.
Tu gribi badīties vai ēst? Es tev tūlīt pabadīšos. Zini? Es esmu viss slapš. Vēl šitie jādabon ārā. Un tie, kas tur ir. Dabai, veči, ejat. Es jau šodien kardio uztaisīju. Galīgi vairs negribu. Iesim ārā jaunās mājās. Ejam, draugi. Izkāpjam ārā, lai es varu braukt mājās, izgulēties. Ko tu nāc badīties? Ej prom! Ej, tu prom! Ko tu nāc? Gribi izkauties? Ej prom! Nāc še, sēne, reku sēne. Draudziņ, gribi sēni? Ej prom! Atkal slapš līdz kūlai slapš, juhaidī. Ko rītā izstās, ka taisīšu pirmo treniņu pēc kaut kāda laika. Pauzes. Vispār viss. Visas malas. Trīts. Krūti pēc šitādas slimošanas vēl. Uzaidīsim hematogam. Tā sieva salika ēst līdzi. Labi, braucam, nosvērsimies. Apakaļ skata kamera. Viņa baigi traucē, viņa spiež acīs, oti cevišķi naktīs. Nā, pa zariem nodevām. Tas viss ok. Neko diemžēl nevar darīt. Zari, dubļi, visādi mazi ceļi, šitā ir šī darba specifika. Ko man sastrēgums Brēmenē nav, visi ir aizbraukuši pa mājām un ne tikai pa mājām, bet man ir nogurums. Man ir nogurums tāds, ka bišķiņ acis sāp, valodu jau sāk vilkt. Un, jā, tie, kas mani pazīst, tie zina, tad, kad man velk valodu jau, tad ir jau sūdi. Un tagad vēl kaut kāda stunda līdz mājām. Būs gara diena. Jā, 2 būšu mājās. Nevaru vairs. Pilnīgi slēdz nost. Tā kā riktīgi slēdz nost. Piestāju benzīna tankā. Jā. Oi. Ko, mans dārgais draugs, šī sērija būs galā. Es dodos mājās pēc 14,5 nepārtrauktām darba stundām. Ar nevienu minūti pauze šī diena sanāca. Labi, tas tikai tik, cik es tur tajā, kā tu redzēji, autobāņa malā stāvvietiņā parubījos. Manuprāt, kāds 10 minūtes laikam tur pagāja. Tas nebija iestudēts, tur tiešām bišķi atslēdzos. Un rītdien man kolēģis uzkraus cūkas, un tad man jābrauc. Viņas tik jāizved un jāizkrauj naktī. Bet rītdien safilmēšu vienu to savu kluso sēriju atkal. Tas klusās Silent Working Day, kas man ir, tās ir domāts tieši tiem sekotājiem, abonentiem, kuri nerunā, nesaprot latviski.
Es zinu, ka pirms tam iepriekšējā YouTube kanālā man bija daudz tādi jau, gan no Nīderlandes, Anglijas un Vācijas jau. Es saku tev paldies, ja tu esi atgriezies arī manā jaunajā YouTube kanālā, vai ja mani pēkšņi atkal pamani, droši nāc bariņā un būsim kopā. Tu uzspiedīsi abonēt podziņu, es veidošu saturu. Es, protams, tāpat to veidošu, bet kopā jau mēs to visu varam izdarīt. Es lecu tagad savam ritenim mugurā. Saku tev milzīgu paldies, ja esi noskatījies līdz beigām. Tas nozīmē, ka tev kaut kādā veidā patika mana darba diena, patīk mana ikdiena. Kā es minēju, varbūt kaut kura laikam minēju. Pēc 2 nedēļām paredzēts velo brauciens 440 kilometri līdz mammai. Viņa dzīvo Nīderlandē. Varbūt sanāks kaut ko uzfilmēt un ieķert kādu kadriņu. Veiksmīgi. Čau!